vienmēr ir ar mums. Raksts saka, ja mēs noiesim tur pazemē, viņš būs ar mums. Ja mēs aiziesim tur uz debesīm, viņš būs ar mums. Lai kur mēs ietu, viņš vienmēr būs ar mums. Tāda ir viņa apsolījuma, tāda ir viņa daba, tā ir viņa griba. Viņš mums ir izvēlēts, viņš ir izvēlēts tevi, viņš ir izvēlēts man, lai mūs svētītu, un lai mēs būtu svētīti, un lai mēs nestu šo svētību uz tālāk un uz priekšu. Amen! Halleluja! Šī ir tā diena, ko ir radījis tas kungs, lai mēs priecātos un līdzinātos viņu priekšā. Amen? Amen. Amen. Un es esmu priecīga, tiešām, kad es varu būt šodien šeit. Žēņ uzdev jautājumu, ko mēs gaidām no viņu, kad mēs nākam šeit, ko mēs gribam. Mana vēlme ir atnākt šeit, satikties ar Dievu. Ja? Es gribu atnākt šeit un sajust viņu klātbūtni, gribu slavēt viņus, viņu gribu godināt. Es gribu būt mainīties, lai man sirds mainās, lai manas domas mainās, lai man attieksme mainās. Un es domāju, ka tā ir katra mūsu vēlme. Vienkārši atnākt šeit, būt kopā vienam ar otru, sajust vienam otru un sajust Dievu, Dievu sveitību, Dievu mīlestību, ko viņš izliek par mums. Principā katru dienu. Mēs atturot acis, mēs varam pateikt Dievam paldies, kad es atvēru acis un šodien spīd saule. Vai līdz lietas, vai sniegs, vienalga kādu laika apstākļu. Mēs esam pateicīgi Dievam par to, kā mēs varam baudīt visus šos gadu laikus īstenībā. Es kādreiz tā domāju, ir vietas, kur ir tikai saule, ir vietas, kur ir tikai sniegs, bet Dievs mums ir sveitījis, ka mums ir šie 4 gadu laiki. Ir saulains, ir sniegains, ir lietains, ir rudens, ir pavasars, un viņš tā izteikti ir, ja? Nevis tā, tā atnāk ziema, un tur ir kaut plus 16. Kad ir kārtīgi ziema, minus 30. Ja ir vasara, tad plus 30, ja? Kad mēs esam svētīti ar šo, man vismaz tā liekas. Es negribu tā dzīvot, ka visu laiku ir silts vai visu laiku ir augsts. Man patīk, kad mainās gadu laiki. Tāpat arī mūsu dzīvē mainās šie te gadu laiki. Ja mēs ejam cauri dažādiem gadu laikiem, ir, kad manā dzīvē ir sniegs, kad ir augsti, ir, kad manā dzīvē spīd saule, un tāpat arī tavējā spīd saule, un gribas priecāties un dzied putni. Un sezonas, ja mainās dabā, sezonas mainās arī mūsu dzīvēs. Mēs ejam cauri dažādām sezonām. Un tā ir liela svētība, tādēļ, ka mēs ejot cauri šīm te sezonām, iegūstam kaut kādu gudrību, kaut kādu pieredzi, kaut ko iemācamies, Dievs mums kaut ko iemāca. Ir kaut kāds laiks, ka mēs ejam pa akmeņainiem ceļiem, pa šaurām taciņām, bet arī tad Dievs mums kaut ko grib iemācīt, viņš grib mums kaut ko parādīt. Un es uzskatu, ka jebkura sezona mūsu dzīvē tā ir nes mums svētību. Mēs dažreiz varam tur kliet Dievs, kāpēc, tu pieļauj, kāpēc, jo Dievam ir kaut kāds plāns mūsu dzīvē, viņš mums grib kaut kur aizvest. Un paldies Dievam, kad notiek kaut kādas lietas. Un man tā liekas, ja nenotiek nekas, tad man liekas, ka mēs vai no Dievam neesam neinteresanti, ja arī Sātans jau ir sen samierinājis, un viņš jau domā, tāpat jau viņš tur aizies tā, kā es gribu, ja. Tā kā mēs cīnamies, ejam, ir šie te labie laiki, kad mēs varam priecāties, un ir šie te varbūt grūtāk laiki, bet vienalga Dievs saka, es izvedīšu caur tavu tūkstošiem, un es vedu tev zaļainām ganībām. Es ievedīšu tev zaļainās ganībās. Halleluja! Labi. Es pavisam mazliet gribu padalīties ar savām pārdomām. Vatikā Žeņa teica, patiesībā mēs visu laikam dzīvojam kaut kādu tādu dzīvi, mums ir tāda viņā, mums ir kā zemes priekš, un ir daudz tādas lietas, kas mums ir jāizdara ārpus draudzes. Tāpēc, ka mēs neviens neesam pilnu laiku kalpotāji. Ja? Pilnu laiku kalpotājs tas ir tā, ka viņš var atlikt, viņš var pamostās, un viņš zina, ka viņa darbs ir tur studēt bībeli vai vēl kaut ko, ja slavētājs, tad viņš var cauri dienu gatavoties un meklēt. Bet, tā ir sanāca, ka mēs neesam neviens pilnu laiku kalpotājs, bet mums ir sava dzīve, mums ir darbs, mums ir vispārējais. Tā Žeņa teica, ka tas nav tā viegli, tas atnāk, un man viss ir ok, kad jā, man viss tā te notiek. Man tieši tāpatās, man arī viss tā te nenotiek. Jo man ir jāatrod laiks, man ir jāatrod šīs te kaut kādas iespējas un jāmeklē, lai es varētu sagatavoties. Un tas laiks, diemžēl, viņš ir tik, cik viņš ir. Bet, neskatoties uz visu to, man izdodās atvērt
Bībeli, un Dievs kaut ko arī tajos īsajos brīžos mēģina kaut ko parādīt. Un, godīgi sakot, es sāku lasīt. Es iestrēju pie viena psalma, un patiesībā es tālāk nekur baigi neesmu tikus, bet es arī gribu ar to padalīties šodien mazliet. Un, ja varētu tā teikt, ka mans predikta nosaukums ir, un pateikšu, kā dabūt gudru sirdi. 90. psalms runā tur par gudru sirdi, un es viņu lasīju, vairākas reizes izlasīju. Un daudz domāju par to, un es gribu mazliet padalīties ar to, ko es varbūt sakratu. Izlasīsim. 90. psalms, tur Mūzes tātad lūdz, ja? Mūzes Dieva vīrs lūgšana, Dieva vīra lūgšana, ja? Viņš lūdz Dievam. Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zemi no pasaules radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atkal atpakaļ uz cilvēku bērnu. Jo 1000 gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi kā vienas nakts sardzi. Ja, tātad, kas ir vienas nakts sardzi, es tā pārdomāju, viena nakts, tās ir 3-4 stundas, ja vienas nakts sardze, Dievu priekšā tie kā, tās dienas ir tik īsti. Un tu tos aizrauj kā plūdus, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā sazeļ un zied vakarā, vīst un kalst. Te es saprotu, viņš runā par cilvēku dzīvi, ja? Ja mēs iznīkstam tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināti tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegums savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus savu vaigu gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tavu dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā asaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi. Un mūža iegūms ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tavu dusmu spēku, kas sniedz tavas bardzības niknumu, tevi bīdamies. 12. pantā viņš saka, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Ja viņš tur stāsta, viss, kas tur, ko viņš tur saka, mēs esam pīšķi un kā zāli, mēs novīstam. Par ko iet runa, kad laiks viņš ir īstenībā ļoti īsts, ja viņš saka, mums ir 70 gadi, un kas ir stiprs, tam ir 80, ja, tā kā Dievs man nolēc, ja tajos laikos viņi tur dzīvo bišķi vairāks tos gadus. Un Dievs mums māca vienkārši vērsties, tā kā vērsties pie Dieva, lai viņš mums iemāca dzīvot tās dienas, kuras patiesībā ir ļoti īstas. Un mēs vispārībā, kad mēs ikdienā, tā kā arī pasaulīgie cilvēki, un arī vispār, kad mēs runājam, liekas, cik laiks ātri skrien, ja tā padomā, ja? Laiks ātri skrien, tās dienas ir tik īstas, liekas, tikko mēs jauno gadu sagaidījām, tagad tūdiņ jau ir jau lieldienas ir pagājuši, un jau vasaras vidus gandrīz ir, ja? Un liekas, tās dienas patiešām tik ātri skrien, un cik svarīgi ir mums iemācīties nodzīvot tās dienas, ja? Nodzīvot tā, lai mūsu sirdi, lai mēs iegūtu šo te gudro sirdi. Un kā mēs varam dabūt šo te gudro sirdi? Meklējot Dievu vārdu, meklējot Dieva gribu savai dzīvē, ja, ko mēs šodien dziedam. Dienu un nakti es tev meklēšu, ja? Tā kā iemācīties nodzīvot katru dienu kā priekš Dievu. Katru dienu, kad tu pamosties, lai mēs viņu nodzīvojam kā priekš Dievu.
Es vienkārši par to domāju, pārdomāju, mēs dzīvojam kaut kādā rosībā, lai kaut kur skrienam, darbs zem darbu un kaut kādas lietas zem lietas, ja? Bet atrast šo te laiku, lai mēs nodzīvot katru dienu, lai būtu piepildīti ar Dievu gribu, lai mēs virzītos tajā Dieva gudrībā, lai tā mūsu sirds, kas ir mūsu sirds? Ja tā ņem, es tā domāju, sirds, kas ir sirds? Sirds ir orgāns, kas tur iekšā pukst, ja mēs viņu zīmējam kā sirsniņu tādu. Bet patiesībā mūsu sirds ir mūsu domas, tas, ko mēs domājam. Mūsu sirds ir tas, ko mēs darām, uz ko mēs tiecamies, ko mēs runājam, tā ir mūsu sirds. Tā ir tā mūsu sirds attieksme. Nodzīvot savas dienas un vadīt tā, lai mēs iegūstam kaut kādu saprašanu un gudrību par to, kas mūsu dzīvē ir atmetams un kas iegūstams. Ko mums vajadzētu varbūt atmest, pārskatīt savu dzīvi, no kā mums varbūt vajadzētu kā izvairīties un ko mums vajadzētu vairāk iegūt, kā mums vajadzētu vairāk uzmanības pievērst, lai mēs iegūtu šo te gudro sirdi. Viņš saka, mēs lūk Dievam māci mums nodzīvot tās dienas tā, lai mēs iegūstam gudru sirdi. Lai mēs izprastu, kas ir labs un kas ir slikts, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Amen. Kas nesīs mums kaut kādus labus augļus un kas nesīs mums sliktus augļus. Pārdomāt. Prasīt Dievam šo te gudrību. Bībele saka, ka gudrība, načala mudres ir tas strāk Господņa, tā kā gudrības sākums ir šīs te dievbijība, kad mēs meklējam Dievu prātu. Un ziniet, es tā domāju, jā, mums ir baušļi, jā, mēs dzīvojam pēc baušļiem. Bet ne jau likumīgu baušļu, kā lai pasaka, nevis, es vienkārši iedomājos par to jaunekli, ja, kurš atnāca pie Jēzus un teica, ko man vēl izdarīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Viņš es jau to izdarīju, viņš visu bauslību izpildīja, tur tēvu godā, māti godā un tā tālāk, viņš dara visu, ko Dievs mums iedošot, 10 baušļus, ja. Un Jēzus viņam saka, tikai vienu tev pietrūkst. Pārdod visu, kas tev ir, un tad seko man. Ko tas nozīmē pārdot visu, kas ir? Es domāju, ja mēs ņemam kaut kā alegoriski, ja, tad, Bībele saka, un viņš noskuma, ja, jo viņš bija ļoti bagāts. Viņš noskuma, jo viņš bija ļoti bagāts. Bet varbūt tās šeit, es domāju, ne tik ļoti tā mūsu kaut kādā mantiskā bagātība, bet ka mēs pieķeramies kaut kādām lietām, kas mums nav vajadzīgas, atmest to nevajadzīgo, meklēt Dievu, gribu Dievu prātu, iet kaut kā virzīties tajā Dieva ceļā, virzīties tajā šaurajā ceļā, ko viņš mums saka, izvēlēs gudrību, izvēlēs svētību, izvēlēs šo te dzīvību, nevis nāvi, lai mēs neejam, tā kā meklēt Dievu, kā tā man saprašana ir tā, nevis tā likuma, es kaut kur pierakstīju, bet man tā doma ļoti labi atnāca. Tā, mēs. Tas bija. Dieva likuma ievērošana nekādā gadījumā nav juridisku noteikumu ievērošana, bet gan dzīve tuvās attiecībās ar Dievu. Saprotat, ja, to domu? Ievērošana viņa nav juridisku noteikumu, ka mēs tā burtiski, jā, mums ir jādzīvo pēc baušļiem, jā, mums ir jādzīvo pēc Dieva likumiem, bet gan dzīve tuvās attiecībās ar Dievu. Tad atmest visu lieko, meklēt šīs tuvās attiecības ar Dievu. Tā ir tā Dieva gudrība. Tas ir tas, kā mēs varam iegūt gudru sirdi. Amen? Tā mēs varam iegūt svētību pilnu dzīvi. Tur varbūt mēs vēl spējams. Что такое? Не, еще, это не хорошо. Ты что-то не понимаешь? Нет, я все понимаю. Ты говоришь, вот так складывай, получается. У тебя все получается. Да.
Tad gudrība, kas mums ir vajadzīga, ir zināt, kā skaitīt mūsu dienas, kā nodzīvot mūsu dienas. Tā būs tā mūsu, kad mēs meklēsim Dievu prātu katrai dienai un katrai lietai savā dzīvē. Halleluja. Un tā. Tāds teikums atnāca, kad es gatavojos krievu valodām, ļoti labi skan, чтобы нам не было так мучительно больно за прошлые годы. Jā, lai mēs nodzīvojam tā, lai mums mūža beigās nebūtu, sāpīgi saprast, ka es kaut ko neesmu izdarījis. Ka es kaut ko neesmu, kaut kur, mēs visi dzīvojam uz šīs pasaules. Mums visu laiku tas nenozīmē, ka mums nebūs nekāda kārdinājuma, ja? Mēs vienalga tur būs kaut kāda kārdinājuma mums apkārt, bet mūsu uzdevums ir izvēlēties Dieva gribu, tā kā neiekrist tajās lietās, varbūt tās, tā kā nemīlēt to, lai nav mums šī mīlestības grēka, ja? Un tu man patīk darīt, saprot, es ir grēks, es tā sev pārdomāju, kas ir grēks? Mēs zinām visus tādus ļaunos grēkus, ja mēs tur, kādi ir tie, kādi skaitās tie nāves grēki, vai kādi, es nezinu, kā mēs ir skaidri. Mums vienmēr liekas, ja grēks, tas ir tā, ka es zakšu, tur nogalināšu kādu un vēl kaut ko darīšu, bet grēks ir kaut kādas lietas, sīkumainās lietās, mēs varam vienkārši sagrēkot, Dievs mums saka, ej pa labi, mēs ejam pa kreisi. Vienkārši izvēlēties pareizos ceļus, ja Dievs mums sirdīs kaut ko runā, nosprost kaut kādus mērķus, kas ir tas, kas mums vedīs uz priekšu, kad mums Dievs būs kaut ko uzrunājis, kaut ko teicis, un mēs iesim uz to mērķi, neskatoties ne uz ko, nemeklējot attaisnojumus, jā, bet man tur tādi apstākļi, jā, bet man tur tādi apstākļi, bet ja Dievs ieliek kaut ko tavā sirdī, tā kā pieņem šos te lēmumus, virzīties tur, kur Dievs tevi aicina, jo mūsu dzīve paiet ļoti ātri, laiks ir kā driemelu kaveri, kaut kā tā ir, ja, viltīgs kaut kāds tas laiks ir. Dienas ir viltīgas, ja. Bībele saka par to, ka tā tas ir, ja, bet kad mēs no rīta pamostamies, mēs varam pieņemt, mēs jau vakarā pieņemam kaut kādas lēmumus. Ejot kaut kā katru dienu pārdomājot, vakar lūkšanas, mums droši vien katram ir, ka mēs pasakamies Dievam pirms miega par kaut ko, vienkārši atcerēties katru dienu, ko tu esi izdarījis šodien, ko tu esi šodien izdarījis, ko tu esi saņēmis no Dieva, ko tu esi izdarījis, kādu lēmumu tu esi pieņemis, pareizi vai nepareizi, pārdomāt, pārskatīt savu dzīvi, lai mēs iegūstam. Kad mēs lūdzam Dievam šīs māci mums dienas tā skaitīt. Tātad dienas ir, kā lai pasakā, tas ir tas, ko mēs varam izmērīt. Mēs mūžīgi uz zemes nedzīvosim. Ja? Dievs par to runā, ka dienas var saskaitīt, tad mēs viņas varam saskaitīt, cik mēs nodzīvosim. Ja? Un mūžīgi būs tur, bet svarīgi ir, lai mēs šeit uz zemes dzīvojot, izdarīt to Dieva gribu un Dievu prātu. Un ja mēs varam kaut ko saskaitīt, ja? Savas dienas, tas nozīmē, ka mūsu dienas viņas ir ierobežotas. Ir kaut kāds laiks, kaut kāds nolikts laiks, ko mēs šeit uz zemes dzīvojam. Un Dievs droši vien grib, lai mēs tās dienas nenodzīvotu veltīgi, lai mēs kaut ko izdarītu, tas, ko viņš ir ieplānojis tavā dzīvē. Tici man, viņš ir iedevis kaut kādu uzdevumu tev, uzdevumu kaut kādu man, kas mums ir jāizdara uz šīs zemes. Halleluja! Amen? Jūs man piekrītat? Amen. Tādēļ ļoti svarīgi ir staigāt katru dienu kopā ar Dievu. Katru dienu. Lai mēs katru dienu, katru stundu, katru minūti nodzīvot tā, lai mēs kļūtu gudrāki. Nevis kaut kā, ja? Zināt, kā dažreiz liekas, nevis kaut kā nodzīvot, kaut kā novilkt šo dienu, šo laiku. Ziniet, kā
zievu, liekas, kad tu to zievu izdzīvot, atnāks pavasars būs labi. Nevis kaut kā novilkt, bet apzināt, nodzīvot katru stundu, katru minūti, ko Dievs mums ir iedevis, lai mēs kļūtu kaut kripatiņu gudrāk, kaut mazliet pietuvotos Dievam katru dienu. Lai es vakarā, ejot gulēt, teikt, Dievs, šodien es, nezinu, tu pa 1 centimetru pietuvojos tev tuvāk. Atrast šīs iespējas izdarīt kaut ko patīkamu Dievam. Ja? Lai tas būtu patīkams. Bībele saka, ka mēs esam tas dzīvais upurs, ja? Romiešiem 12.1. Varam atvērt, izlasīt, ja? Ka mēs kā sevi atdodam kā dzīves upurs. Aizmirst Romiešiem 12, ja? Halleluja. Romiešiem 12. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevis pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, un to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ja? Ka mēs sevi nododam kā dzīves upurs, lai mēs izprastu, kas ir labs un kas ir pilnīgs, kāda ir šī Dieva griba. Kāda ir šī Dieva griba? Vienkārši meklēt un lūgt. Mani virza uz priekšu tās lietas, ko Dievs ir ielicis manā sirdī, kaut kādu mērķi nospraustīt, kaut kā, ko Dievs ir kaut kā ielicis manā sirdī, uz ko mums virzīties. Un es domāju, katram no jums arī Dievs ieliek kaut ko sirdī, kaut ko sasniegt, kaut ko izdarīt. Dažreiz tas ir kaut kas liels, ja, uz ko mēs tiecamies. Dažreiz tas ir kaut kas mazs, varbūt tās, nezinu. Un rīt pamosties un Dievs tev ieliek kaut ko sirdī. Kādam pateikt labu vārdu, kādam tur, nezinu, uzsmaidīt vai izdarīt kaut kādu labu darbu. Tās lietas, kas ir labs, tīkams un patīkams, kāda ir tā Dieva griba? Kāda ir tā Dieva griba? Tāpēc mēs varam lūgt šo te lūgšanas patiesībā. Es arī tā kā pie tā panta paliku, jā, es tā kā nevarēju neko tālāk veikt, domāju, kā saka, tā kā iestrēgu, ja, tajā pantā. Dievs iemāca man skaitīt manas dienas tā, lai es iegūstu gudru sirdi. Ko tas nozīmē iegūt gudru sirdi? Un es uzdevu sev tos jautājumus, domāju, ka arī šodien sev var uzdot šos te jautājumus. Un katru dienu varbūt ņemt un pierakstīt, ko katru dienu Dievs kaut kā, mēs skaitam šīs dienas, mēs dzīvojam, ja, liekas, es jau tik daudz gadus esmu nodzīvojis uz šīs zemes, bet kā viņas es esmu nodzīvojis? Es esmu iegūst gudru sirdi, vai man vēl jāpiestrādā pie tā? Es domāju, ka mēs mūsu garumā strādājam pie tā, lai mūsu, kas ir mūsu, es vēlreiz saku, mūsu sirdi, tā ir mūsu domāšana. Vai mēs varbūt tās ar rītdienu pieņem kaut kādu lēmumu, kad es vairāk tur, nerunāšu tur kaut kādas negatīvas lietas, vai es tur nerīkošos tā, kā es rīkojos varbūt vakardien, ja? Pieņemt kaut kādu šos te lēmumus, lai mūsu sirds, to ir mūsu domas, mūsu runa, mūsu kaut kāda rīcība, viņa slavētu Dievu. Ja, lai caur to tiktu slavēts mans Dievs, tavs Dievs. Ja, raksta caur mūsu labajiem darbiem. Vienkārši iemācīties nodzīvot katru dienu, lai tā būtu svētība tev un taviem apkārtējiem. Tev un taviem apkārtiem, tie, kas tev ir apkārt. Pirmkārt, tā ir tavi ģimene, ja, kad es pieņemu kaut kādas lēmumus. Ja es tur, nezinu, paceļu savu balsi, tad es pieņemu lēmumus vairāk neticēšu, veidošu kultūras, savādāk kultūru savā dzīvē, nekliegt vairāk, ja. Es vairs nevaru, domāju, visu laiku tie bērni nedzird, kad ir jākliedz, ja. Tad es vakardien kaut aizpēc, domāju, nē, es vairāk nekliekšu. Es tur, piemēram, sēžu uz dīvānu un tur slinkums piecelties, es tur Elza, nokliecos, domāju, nē, es nekliekšu, es paņemu telefons, piezvanu Elzā. Kāpēc man zvan? Es negribu kliegt. Pieņem kaut kādas lēmumus, nodzīvot. Tā, tas ir varbūt tās ir tā, tas varbūt nav kaut kas tāds, ko es izdaru Dievam, vienkārši tu pieņem šos te lēmumus.
pieņem šos te lēmumus, veidot kaut kādu kultūru savādāk, tur nepacelt balsi, tur nedusmoties, ja, jo Bībele saka, kas ir mīlestība. Kad mēs lasām, kas tad ir mīlestība? Mīlestība ir, ka tu nedusmojies, ka tu tur nekliedz un tā tālāk. Ja mēs visi zinām šo te vietu, kas tad ir šī te mīlestība, ka tu mīli savu tuvāko, kā sevi pašu un tā tālāk. Ja, ka mēs pieejam šos te, tā ir tā gudrība, ko mēs iegūstam. Ja mēs ļoti labi zinām, kas tur rakstīts ir, ka mīlestība nedara nevienam ļaunu. Ja, tā pašā laikā mēs atļaujamies pateikt kaut ko riebīgu, atļaujamies kādu aprunāt. Tas ir ļaunums. Tas ir ļaunums, un mēs pieņemam šos te lēmumus, viņus darīt vai nedarīt. Un tas ir tas, kā mēs veidojam šo te savu gudro sirdi. Mācamies skaitīt dienas tā, lai mēs iegūstam gudru sirdi. Halleluja! Dieva baušļi ir Dieva gribas atklāsme pasaulē, ja tā ņem. Un tie māca cilvēkam, kā kļūt gudram, tas pierakstīs gudras domas, un dzīvot brīvībā un mierā. Kad mēs kļūstam gudri, kad mēs pieņemam šos te lēmumus, tad atnāk arī brīvība un atnāk miers. Miers atnāk tavā sirdī. Atnāk miers tavā dzīvē, atnāk miers tavās domās, atnāk miers tavā namā. Ja, kad mēs pieņemam šos te, kad mēs dzīvojam pēc Dieva gribas. Pastīsimies 119. psalms, tur ir ļoti, viņš ir ļoti garš, bet tur tik daudz ir iekšā, tik daudz gudrības, mācības, ko mēs varam tur viņu lasīt un mācīties. 119.7. Tur jau varam paši sākumu droši vien lasīt. Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. Tātad, jebkura netaisnība, tas ir grēks. Ja? Jebkura netaisnība, ko mēs darām, un netaisnība, viņa nav, kā lai pasaka, ka es vienmēr par to domāju, liekas, es esmu tik godīgi, es esmu tik taisnība, bet līdz ko es kādu nomēloju, aprunāju, vai kaut kādu pārmetumu, tā ir netaisnība. Tā ir netaisnība, un tā nav gudrība, tā ir ģeķība Dieva acīs. Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad es mācos tavus taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāju mani pavisam. 11. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Ja? Kad to, ko mēs arī šodien dziedājam, dienu un nakti, kad mēs meklējam to kungu, ka mēs tiešām meklējam viņa gribu, viņa prātu savai dzīvē. Es turēšu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Kad mēs sagrēkojam pret savu tuvāko, mēs grēkojam pret Dievu. Mēs grēkojam pret Dievu. Mums saka, es turēšu tavus vārdus, un ja mums būs šie te vārdi mūsu sirdī, mūsu prātā, ja mēs runāsim šos te tiesības vārdus, tu redzi, ka tavs brālis vai tavs tuvākais tur dara kaut ko nepareizi, nesāc viņu nomēlot. Nesāc viņu nomēlot, nesāc viņu apvainot. Sāc viņu svētīt. Sāc viņu svētīt un sāc teikt, sāc runāt kaut kāds ticības vārdus uz viņu dzīvi. Amen. Lūk, mums svarīgi ir, lai mēs zinām, uz kuriem mēs ejam, ko mēs darām. Svarīgi ir, kādi ir tie mērķi, kādēļ tu nāk uz draudzes. Svarīgi ir tie mērķi, kādēļ mēs šeit nāk, ko mēs gribam iegūt.
Svarīgi ir mums izprast, uz kurien mēs ejam, ko mēs darām, kāpēc mēs to darām. Un manas dziļa pārliecība ir par to, kur šodien arī Žeņa teica no rīta, ja? Kad šita vienotība atnāks, gan mūsu draudzē, gan vispār kristietībā kopā, ja visi kristieši meklē šo te gudrību pie Dieva. Jo es esmu pārliecināta par to, ka ir viens gars, kas runā uz mūsu sirdīm. Un ja mēs meklējam patiesi Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, un mēs meklējam šo te gudrību, šo te gudro sirdi, mēģinam dzīvot savas dienas tā, lai mēs iegūtu šo te gudro sirdi, tad arī tāda vienotība, viņa būs vienkārši. Viņa būs. Un tad, kad tu nonāks, tā kā Žeņa saka, kad tu nonāks kaut kur, varbūt kaut kādā citā vidē, kur ir, citi varbūt nezinām kristieši, bet kad tu nonāk, tu sajutīsi, ka tur ir tas viens gars, ka mēs patiesībā esam vienoti, kaut kā mēs esam sadalījušies pa mazām draudzītēm, pa mazām šūniņām, kaut kā pa mazām kripatiņām, bet ka tas gars ir viens. Tur, citreiz tu nonāc draudzē, un tu reāli saprot, nav Dievs, nejūt, nav nekādas vienotības. Citreiz tu nonāc kaut kādā sabiedrībā, un tu jūt, tas mans Dievs, es viņu te redzu, es viņu jūtu, es viņu zinu, es viņu pazīstu. Jūs saprotat, ko es runāju, ja? Atmosfēra. Viņu uzreiz, ja mēs patiešām esam patiesi Dievu priekšā, un mēs meklējam šo te Dievu gudrību, šo te Dievs gudro sirdi, un mācamies dienas nodzīvot pēc viņa prāta, pēc viņa sirds. Un arī viņi tāpatās cenšas dzīvot un meklēt. Tad var sajust šo te atšķirību. Ļoti bieži pie mums te brauc kalpotāji, ja? Un kad ar viņiem parunājieties, viņi saka, es atnāku, viņi saka, viņi visi braukā pa daudz draudzēm, visurien, ne tikai pa jauno paudzi, arī mums brauc tādi, kas braukā arī pa citām draudzēm, kas varbūt tās nav tur jaunas paudzes. Un viņi arī par to saka, ir draudz, kur tu ienāc, un tu saproti reāli, šeit te ir mans Dievs, es viņu pazīstu tādu. Un saka, un ir, kad tu aizēji, tu nesaproti, kas tur, nav atmosfēras, nav, viņi saka, es nejūtu, nav. Kā lai saka, mēs nedzīvojam tikai ar jūtām, ja? Mums ir arī kaut kāds, ne tikai ar emocijām, bet to garu var sajust. Kad ar cilvēku parunā, tu sajūti to garu. Ja viņš domā tāpat, kā tu domā, tāpēc, ka viņš pazīst tavu Dievu tāpat, kā tu viņu pazīsti. Jo gars ir viens. Gars ir viens, un viņš vienādi runā ar mums visiem. Mums svarīgi ir mums pašiem izprast un meklēt šo te Dievu gudrību. Kad mēs lasam rakstus, tur ir tik daudz tās gudrības. Kādreiz liekas, vai es kādreiz vispār līdz galam izpratīšu visu, ko Dievs tur ir, ko Dievs ir teicis. Es bieži lūdzu šo te lūkšanu, Dievs atver mums savus plašums, savus augstums, savus dziļums, tā kā, lai mēs varam saprast, ko vispār Dievs no mums grib. Lai tas mūsu redzesloks, viņš paplašinās. Un es piekrītu Žeņam, ja mēs iesim citur sabiedrībā, mums paplašināsies tas redzesloks. Mēs neskatīsimies tikai tā teikt šauru kaut kādu tādu, Mēs redzēsim plašāk, kas notiek pasaulē, kā domā citi, ko dara citi, kā kalpo citi. Jo mums liekas, ko mēs varam te kalpot, ko es varu izdarīt priekš Dievu. Šeit tu vari kalpot arī viens otram, mēs varam kalpot, bet mēs varam arī meklēt kaut kādas iespējas ārpus draudzes. Raksts saka, ka drūs ir nobriedušas. Ir vajadzīgi šeit pļāvēji, savācēji. Un es ticu, ka patiešām ir cilvēki, kas ir gatavi, kas meklē Dievu. Mums vienkārši ir jāpieņem kaut kāda lēmuma, kaut kādas... Jāsaka, kaut ko darīt, es nesaprotu. Kamēr mēs neko nedarām, tikmēr nekas nemainās arī mūsu dzīvēs. Mums ir uzmanīgi līdz jāsako savai rīcībai, lai mēs šo laiku, kas mums ir iedots, varam izmantot gudri, lai mēs viņu varam izmantot grupu Efesiešiem.
Bībeles skolā mācīja, ka mēs ejam sludināt, lai mums grāmatās Bībelēs nav nekādas lapiņas, kuras varētu izkrist. Es slikti mācos, ko redzu Bībeles nauda. Efeziešiem. Nauda laba lieta. Nauda laba lieta. Vairāk. Tā ir 1000. Saņems, kā es saucu. Ārmēņi, ko tā nauda saucās drami. Развиваю видение. Бībelē stāvēs nevis 1000 ārmēņu naudeņas, bet mūsu naudeņas. Tā, Efeziešiem. Nezinu, kas tā par nodaļu, to viņas paskatīšos. 15. Tagad mēs atradīšu. Es pierakstīju tikai pantu, neesmu pierakstījusi vietu. Vēl, to es nodaļu. Par dienām, kas ir jaunas? Jā, droši vien. 5. 5.16 droši vien, jā. 15, 16. Jā, es uzrakstīju 15.16. 15.16. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. To, ko es teicu, ja? Tāpēc nepadodieties neprātām, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Nu, tur tālāk par vīnu, tā tālāk. Izlaidīt dzīvi, mēs tādu nedzīvojam. Mēs nedzīvojam izlaidīt dzīvi. Ja? Viņš saka, tad nu raugieties nopietni uz to, kā jūs dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Bet kā gudri, ja? Izmantojiet laiku. Izmantojiet laiku priekš tā kunga. Atrodam laiku, kaut vai karstu ir, jā. Kuriem mums droši vien vajadzina, ja? Nodzīvot katru dienu, nevis kā negudri, bet kā gudri. Meklēt to Dievu gudrību. Vēlreiz atkārtojot droši vien. Mēs visi dzīvojam šai pasaulē un mums apkārt ir šie kārdinājumi. Pat, ja mēs esam iekrituši kaut kādā kārdinājumā, kaut ko izdarījuši, mums ir vakars, kad mēs varam atkal stāvēt Dievu priekšā, nožēlot to kā grēku, un nākošā rītā atkal sāk jaunu dienu un dzīvot kā gudri. Ja, es jau stāstīju par to, kā mēs kāpām kalnā, un ka tev visu laiku, es saku, tā ir mūsu dzīve, ja, kad mēs ejam pa to kalnu, un ja mēs izvēlamies šo Dieva ceļu, kas ir patiešām, viņš ir šaurs, ja, Bībele arī par to saka, ne visi to atrod, tad mums ir jābūt šai gudrībā, lai mēs atrastu šo ceļu, ko Dievs mums ir nolis, un mēs virzamies par viņu. Jā, viņš dažreiz ir akmeņains, un viņš iet augšā kalnā. Un tad bija tādas, tā kā tu eji, un tad ir tāds mazs placīgs, un tur ir kamīli. Beduīns ar kamīli. Un tas ir tas, es to tā ieredzu, tas, tie kārdinājumi, kas mums saka, var taču vieglāk, varam izvēlēties vieglāku ceļu. Ja, un viņi tur staigā un piedāvā, viens mums pat gāja, es nezinu, ļoti ilgi aizmiguši to kamīli. Un tikai kamīli var bļūt. Un tā kā, saprotiet, mums dažreiz arī sātens tā staigā no pakais, ir arī kāds cilvēks vienkārši tā kā kārdinādams. Ka tu vari izvēlēties vieglāku ceļu, priekš kam tev jākāp pašam, tu taču uzkāp kamielim mugurā, viņš tev uzvedīs, un viss būs, un tu būsi šakaladze, ja? Un tu vari pieņemt šo te lēmumu, tu iekrist tajā kārdinājumā, ja tu teici, nē, tāda nav Dieva griba, es zinu, kāda ir Dieva griba, un virzīties pa to ceļu ar savām kājām. Un viņi ir tie kārdinājumi, viņi nāk mums visu laiku, un tur viņi bija daudz tie kamieļi, nebija tā, ka vienā vietā. Es nezinu, tur tajā ceļa posmā, tur viņi, es pat nezinu, cik daudz tur viņi. Es saku, viens laiku no pakaļs, mēs vienkārši visu laiku nāca cerībā, ka mēs uzsēdīsimies viņam mugurā. Un dažreiz mums ir šīs te domas, kuras nāk visu laiku līdzi kārdinādams mums. Mēs taču varam,
Zināt, ka es Bībeles skolā mācījos, mums bija gavējums. Tur kaut kāds vairākas dienas, es nezinu, vai 2 vai 3 mums bija. Nu, kā Bībeles skolā mums viss. Un tā, reizēm tā gribas aiziet, tā kā Bībelē teikts ir, kad Jēzus arī tam savu kālu, ja, ka viņam 40 dienas uz eju, tur viņi gribējās sēst. Un tad Sātans atnāca ar savu kārdinājumu. Un mēs tā sēžam un tā grib sēst. Un tas viens mums saka tā, iziesim no kavējumus 10 minūtēm, apēdīsim pierādzību, pēc tam iesim atpakaļ. Ja, un tas ir tas ceļš, ko mēs dažreiz pieņemam šos te lēmumu. Ir šie te kārdinājumi, šie te lēmumi. Tu vari iziet uz 10 minūtēm, teikt, Dievs, es izēju, pēdu un tad eju atpakaļ. Es, kad biju Eģiptē, tad bija tieši Ramadāns, ja, tiem musulmaņiem. Bija Ramadāns tieši tajā laikā, ja. Un ko nozīmē Ramadāns? Tas ir tā, ka viņi visu dienu, dienā, viņi nedrīkst ēst, viņi nedrīkst dzert, viņi nedrīkst skatīties uz sievietēm. Ja, 3 lietas, ko viņi nedrīkst darīt dienā, bet naktī viņi drīkst ēst un drīkst visu darīt naktī. Ja. Dienā viņi to nedrīkst, pa nakti viņi to dara. Ja. Tie, kas ir tādi patiesi tādi, kārtīgi musulmaņi, ja, viņi to nedara arī naktī, bet tie, kas, tādi, arī kristieši tādi mēdz būt, ja. Draudzē viņi ir pareizi, iziet no draudzes, viņi iet uz krogu. Ne par to ir stāsts, ja. Un vienkārši viņi saprot, un tad vienā tajā dienā, tikko trešdien, un ceturtdien viņam beidzās tas Ramadāns. Un tajā trešdien sakrā mēs tur sēžam pie basēm un pienāk viens puisis, un kaut ko mums tur stāst, valodā, tur savā kaut kādā. Bet, beigās viņš saka, Ramadan finish tomorrow, tā kā viss rītdien beigsies. Un pats laimīgs, ja, ka viņam rītdien beigsies, un viņš varēs kaut ko darīt, ja. Vienkārši es nezinu, kā tas sakarēs par tiem kārdinājumiem, ja? Ka mēs, tā kā dažreiz atļaujam, bet, Dievs saka, izvēlēs, nodzīvot tās dienas, jo, ko es ar to vispār šodien gribu pateikt, ka dienas, ko mēs dzīvojam, laiks, viņš ir īs, mums šeit uz zemes iedots, viņš nav daudz. Bībeles saka, 70, kas tāds stiprāks, tam 80, loģiņa, kas stiprs, nodzīvos 90. Kas ir stiprāks, nodzīvo 80, bet tas ir Dievam tādās mērvienībās, tas ir īsts laiks. Dievs mums aicina nodzīvot tās dienas gudri, kā gudriem, nevis negudriem. Un neļaut vienkārši kristējos kārdinājumos. Es tagad nerunāju par to, ka tagad mums ir jādzīvo kaut kādā tādā stingrā režīmā un tā tālāk, ja? Vienkārši meklē gudrību pie Dieva, pieņem šos te gudros lēmumus. Protams, laiks ir tur, Bībeles saka, ir tur laiks savākt akmeņus, laiks izmetāt, laiks tur atpūsties, laiks tur strādāt un tā tālāk, ja? Izvērtē katru situāciju, katru lietu savā dzīvē, kas tev ir vajadzīgs un kas tev nav vajadzīgs. Ja, lai šīs dienas, lai mēs iegūst, lai mēs katru dienu par kripatību mūsu sirds būtu gudrāk. Āmen. Amen. Ka mēs varam parādīt, pavadīt savas dienas. Pavadīt savas dienas tā, lai mēs varam pietuvotos Dievam. Un lai mēs galā nonākot Dievu priekšā, lai Dievs mums var pateikt, uzticamais kalps, ieej savu kungu. Un kā tu precīzi? Mierā. Jā, viņš nepateikt, teikt prom no manis tu ļaunais. Tas ir tik sāpīgi, ka es vienkārši par to domāju, ka viņš jau to teica kristiešiem, ticīgiem cilvēkiem, ne pasaulīgajiem. Ar pasaulīgiem viņiem būs cita saruna. Ar tie, kas nezināja Dievu, viņš savādāk sarunāsies. Tur būs cita saruna, bet tie ir tie, kas, jo viņi teica, mēs taču tavā vārdā daudz ko darījām. Viņi nemeklē šo Dievu gudrību, viņi meklē kaut kādu savu gudrību droši vien. Ka viņš tā, ja viņš tā viņiem pasaka, ne to Dievs mums nonāk tādā situācijā, tāpēc Dievs saka, meklēsim šo Dievu gudrību katru dienu. Ja arī mēs, es šādien saku, ja arī mēs par dienu esam kaut ko tur izdarījuši, un nolažojuši, ja, kā saka, mums ir iespēja to nožēlot kā grēku, un no rīta atkal sākt jaunu dzīvi, teikt, Dievs, es šodien gribu nodzīvot priekš Tevis. Varbūt nevienmēr uzreiz tas sanāks, varbūt nevienmēr tu, zināt kā, mēs visi esam cilvēki, un mums ir savas emocijas, un mums ir kaut kādas savas lietas, ko mēs darām. Saka, Dievs, iemāc man tā nodzīvot šo dienu, lai es kļūtu mazliet gudrāks, lai es kaut ko iemācītos.
lai es kaut ko iemācītos no tevis. Jo zināt, ka Dievs mums ved caur dzīvi, viņš mums daudzas lietas māca, bet mēs bieži pretojamies. Saka, nē, es to negribu, man to nevajag. Un zini kā, man liekas, ka ir tā, ka Dievs tik ilgi, viņš ir tik žēlsirdīgs, viņš tik ļoti mīl tevi, viņš tik ļoti mīl mani, kad viņš droši vien vedīs tev vēl un vēl tādās situācijās, lai tu beidzot saprastu. Ko viņš no tevis grib. Lai ko viņš grib no tevis, ko viņš grib no manis. Un es varētu savas dienas tiešām pavadīt tā, nodzīvot tā, lai mums nebūtu jānožēlo. Ja? Чтобы нам не было мучительно больно. Да, бесцельно прожитые Бесцельно прожитые годы. Павел Корчагин, наверное, Библию читал. Да, наверное. Нет, это какой-то писатель. Островский, да. Как закалялась сталь. За бесцельно прожитые годы. Да, чтобы нам не было мучительно больно. Dievs mums ir iedevis visu, kas mums ir nepieciešams, lai mēs nodzīvotu tā, lai mums nebūtu mūža galā. Kā ir mučительно? Mokoši, žēl. Ja, lai mēs nonāktu Dievu priekšā, mēs teikt, Dievs, visu, ko tu man esi uzticējis, es esmu izdarījis. Visu, ko tu no manis gribējis, es to esmu izdarījis. Labi vai slikti, tas ir cits jautājums. Bet es centos to darīt. Un katru dienu vienkārši censties meklēt šo Dievu gribu. Es saprotu, ka mēs nevaram no rīta līdz vakaram tur, ja es vēlreiz saku, ja mēs visi būtu tādi pilnu laika kalpotāji, mums būs šīs te iespējas, ja, ka mēs no rīta pamostamies un lasām Bībeli no rīta līdz vakaram un tā tālāk, mēs varam kaut kādas lietas darīt, bet arī tas laiks, kas mums ir iedots, mēs varam viņu izmantot liederīgi. Pārskatīt savu dzīvi, kas varbūt ir atmetams ikdienā, ko mēs varētu atmest, ko mēs varētu, kas mums nav vajadzīgs. Atmest un tā vietā vienkārši darīt to, ko Dievs grib, lai mēs darām. Meklēt viņu. Es domāju, ka katram mums ir kaut kādas lietas, ko mēs darām, kas nenes nekādu labumu. Ja runāt tas pats telefons, Facebooks, Instagrams. Kaut vai 10 minūtes, mēs ieejam, mēs 10 minūtes tur pašķirstam, bet te pašā laikā mēs varam šīs 10 minūtes izlietot vērtīgāk. Un tā, ja mēs tā paskatāmies no dienas uz dienu, ja, kur mēs iztērējam savu laiku, kur mēs iztērējam savu enerģiju, ko mēs darām ar šo te laiku, ko Dievs mums ir atvēltījis, ko viņš ir iedevis. Viņš saka, iemācīties skaitīt dienas. Dievs iemāc mums skaitīt dienas tā, lai mēs iegūstam gudru sirdi. Un gudru sirdi var iegūt šeit. Vakaros, kad es uzlieku kādu filmu skatīties, vienmēr domāju, es taču varētu kādu dievku filmu skatīties. Un vienkārši sakārtot tās lietas tā un vienkārši darīt to. Ir labas filmas, kuras var skatīties, taču nesaka, ka tagad mums ir jāatsakās no kaut kādām labām lietām. Bet ir arī kaut kas, no kā mēs varam atteikties un mācīties šo gudrību. Lai mēs pietuvotos viņam. Halleluja! Tās ir tādas manas pārdomas. Es domāju, ka ja Dievs kaut ko tādu saka un uzrunā, tad laikam ir kaut kāds laiks, ka mēs varam pārvērtēt savu dzīvi, pārvērtēt tās lietas, ko mēs darām. Amen. Es ceru, ka jūs mani sapratāt, sadzirdējāt un kaut ko ieguvāt. Vai jau būt, kad jūs
Un ka jums varbūt nav šī ka jūs dzīvot pareizi. Teiksim tā, ka tās ir tikai manas problēmas, un varbūt tās ir tikai manas pārdomas, bet es ceru, ka arī jums kaut kas sāv. Jūs no tā kaut ko varbūt ieguvāt šodien, ko es ar to, ar ko es padalījos. Palūk, mīļiem. Mēs varētu palūkt. Lai Dievs mums tiešām vada, māca. Katru dienu mums. Katru dienu nodzīvot. Katru dienu nodzīvot. Mazliet piepojoties Dieva gudrībai, pieskaroties viņa gudrībai, viņa spēkam, viņa mīlestībai. Patiesībā Dievs ir tik liels un varens, un Bībele saka, ka nav nekas neiespējams viņam. Ka nav nekas neiespējams viņam. Un dažreiz mums liekas, ka Dievam jau tur nav daļas gar mani, Dievam ir daļas gar tevi, tieši gar tevi. Viņam rūp tas, kā tu dzīvo, viņam rūp tas, ko tu dari, viņam rūp, ko tu domā, viņam rūp, ko tu ēd, viņam rūp, ko tu velc mugurā, tā tālāk. Dievam rūp katrs cilvēks. Katrs no mums, un katrs cilvēks, kas dzīvo šīs zemes, un pavēlti viņš ir nomirs un tiega aizgājis. Dievs ir atdevis savu dēlu, lai viņš nomir pie krusta, lai mēs visi, lai katrs cilvēks varētu dzīvot kaut kādā Dievu priekā, Dievu mierā, Dievu mīlestībā. Un lūk, mums ir šī privilēģija, ka mēs esam satikušies ar Dievu, mēs zinām viņu gudrību, mēs zinām viņu vārdu, mēs varam virzīties. Un tā pašā laikā mums ir dot šī privilēģija, ka mēs par šo Dievu mīlestību varam vēl kādām pastāstīt. Nu, lūk. Palūksim.